Mans vārds ir Ermanriks. Es esmu diženākais Eiropas valdnieks, kas valdīja pār Skitiju no Vislas upes līdz Urālu kalniem. Tā mani redz mākslīgais intelekts, un es esmu daļa no tavas vēstures. Viss, kas pieminēts, ir publiski atrodams, apskatāms un izlasāms. Tas viss ir vēsturnieku atzīts, analizēts un apstiprināts kā autentisks. Nebūs nekādu slepeno rakstu, nezināmo baltu rakstu zīmju, mītisku grāmatu, ko redzējis tikai vienradzis un pats pētnieks, un tā tālāk. Katrs no jums var atvērt minētās interneta lapas vai grāmatas, izmantot interneta tulkotāju un pārliecināties, vai informācija ir patiesa vai nē. Ja atradīsiet kļūdas vai labojumus, par to tikai priecāšos. Pieļauju, ka absolūti lielākā daļa, kas tikko dzirdēja stāstu par Ermanriksu, paraustīja plecus un nesaprata, kas tas tāds ir un kāpēc par viņu būtu jāzina. Visdrīzāk, ka vēl mazāka daļa klausītāju pamēģināja uzreiz padomāt, kāpēc mēs nezinām un mūsu vēsturē nerunā par valdnieku, kas kontrolē Eiropas vēsturē lielāko šīs pasaules daļas teritoriju. Stāstu par diženāko Eiropas karali Ermanriksu, saukt arī par Hermanriksu, vai, pa ļoti vecai modei, par Hermana Rīgu, ir saglabājis savā hronikā Getika hronists Džordans. Atsauc uz Hermanriksu ir arī skandināvu sāgās. Ermanriks savulaik 4. gadsimtā valdīja pār Skitiju un Ģermāniju. Svarīgi ir saprast, ka šajā gadījumā tie ir zemju, nevis tautu nosaukumi. Skiti visdrīzāk bija kāda no tautām apmēram 2 gadus tūkstoši pirms mūsu ēras, pie Melnās jūras, kurus sarmātu vilnis asimilēja, bet teritorijas nosaukums saglabājas vēl 17. gadsimta kartēs. Kad Romas laikmeta hronikās sastop aprakstus par ļoti daudziem skitu vergiem, tad ir domāti gūstekņi no Skitijas teritorijas. Kad vēsturnieki raksta par skitu zeltu, tad ir domāts zelts, kas ir atrasts Skitijas teritorijā. Parasti tā ir Ukrainas teritorija vai Volgas lejtece. Vēsturnieks Džordans par Skitiju, kuru pārvaldīja Ermanriks, raksta šādi. Skitija stiepjas tālu un atveras plaši. Austrumos ir sērieši ar Kaspijas jūras krastiem pašā sākumā, rietumos Ģermāņu un Vislas upes, ziemeļos to apskalo okeāns, dienvidos Persija, Albānija, Ibērija, Ponta un Istras upes galējais kanāls, ko no ietekas līdz iztekai sauc par Donavu. Kronists vēl piemin arī to, ka Ermanriks valdīja pār daļu Ģermānijas. Un tagad, kad esam tikuši tik tālu, loģisks būtu jautājums, kas tas Ermanriks ir par karali? Varbūt viņš ir vienkārši dažu kaimiņu cilšu vadonis, kuram izdevās iekaustīt pietiekami daudz vietējos, lai ar lielāko rungu kļūtu par varenāko šajā sarakstā. Oficiāliem vēsturniekiem par nelaimi Džordanam hronikā ir uzskaitīts nepilns un daļai pat leģendārs, bet tomēr skaidrs Amalu dinastijas priekšteču saraksts, kurā ir arī Ermanriks. Šeit šis saraksts būs skatāms gan latīņu, gan latviešu valodas tulkojumā. Atliek pievērst šajā sarakstā uzmanību vārdiem, kas nezin kāpēc. Pilnīgi nemaz nav skaidrs, kāpēc varētu likties mums pazīstami. Atāls, Amals un Augis. Sarakstā redzamā Amalu dinastija, pēc paša Džordana vērtējuma, ir Gotu dinastija, kuras valdnieki spēja savus senčus nosaukt vairāk nekā 2000 gadus senā pagātnē. Tie nav kaut kādi puisēni, kas tikko paņēma rokās rungu un ar lielāku spēku spēja pakļaut tuvākās ciltis. Tie ir senie goti, kas 1500 gadu pirms mūsu ēras izsēdās Ģermānijas ziemeļos, nodibināja savu valsti, spēja ieprecēties Amalu dinastijā, kura vēlāk kļuva par vadošo visās gotu zemēs, kas iekļauj Ģermāniju un Skitiju. Iespējams, ka ap šo brīdi jums rodas aizdomas, ka Ģermānieru Hermanriksam ir kaut kādas līdzīgas vārdu saknes. Ja paskatās uz seno valdnieku vārdiem, tituliem un zemju nosaukumiem, bieži var pamanīt, ka ir mēģinājums salikt kopā dažādu tautu vārdus, un te mēs redzam to pašu. Ir mums valdnieki, kuru vārdus varam tulkot kā labie cilvēki. Lietuviešu geras, labs
un klasiskais alemāņu man, cilvēks, vīrietis. Visdrīzāk, ka Hermanriks nebija vienīgais ar šādu vārdu. Rezultātā grieķi un romieši, kas vērtēja šo zemes apgabalu, to nosauca Germānija Magna, lielā, labā cilvēka zeme, nosaucot attiecīgi tos, kas dzīvoja šajā teritorijā, par ģermāņiem. Automātiski Hermanriks tulkojas kā labais cilvēks karalis, jeb vecajā variantā Hermaneriks, kas būtībā ir tas pats, bet ar skandināvisko Rīgu, nevis ķeltisko Riksu galā. Kādas tautības bija Hermanriks? Ņemot vērā to, ka tas visdrīzāk bija vārds, kuru viņam piešķīra, kad viņš kļuva par karali, pateikt to nevar. Situācijās ar valdniekiem bieži ir tā, ka valdnieks var nebūt no tām tautām, par kurām valda. Labs piemērs ir Krievijas vēsture, kad vispirms pār Moskoviju valdīja čingizīdi un pēc tam 200 gadus valdīja vācieši. Mēs varam runāt par tautām, kas dzīvoja Skitijas un Ģermānijas teritorijā, kur karaļi arī deva vārdu šai zemei Ģermānija, bet pateikt, kādas tieši tautības bija valdnieks, ja uz to nav tiešas norādes rakstītos avotos, mēs nevaram. Hermanriks ir tā vērts, lai par viņu runātu vēl un vēl, un to arī darīsim. Bet vispirms tomēr mēģināsim gūt atbildi uz to, kāpēc jūs par to visu neko neziniet. Kāpēc oficiālā vēsturē tik ļoti nemīlēts ir valdnieks, kurš kontrolē lielāko Eiropas teritoriju, kādu vispār kāds līdz šim ir iespējis? Problēma ir tā, ka ar rusofilu atbalstu oficiālā vēsture atbalsta teorijas, kur Hermanriks neiedaras. Jūs taču visi zināt tās mežonīgās un necivilizētās Austrumeiropas tautas, pie kurām valstiskumu un rakstību 9. gadsimtā atnesa prūšu karalis, bet baltiešiem civilizācija vispār atnes tikai krustneši. Sēdēja pirms tam te visi, pļāva kviešus, laimīgi gulēja un rūpju nezināja savā koka skabūzī, līdz atnāca civilizācija un iemācīja dzīvot. Un šajā teorijā Hermanriks ar Amalu dinastiju, kurai ir vismaz 4000 gadu vecas pagātnes saknes un kontrole pār visas Skitijas teritoriju, nemaz neiedaras. Gribēju vēl vienu lietu pateikt. Pieļauju, ka paskatījāties uz attēliem un video, kas izveidot ar mākslīgā intelekta palīdzību un nodomājāt, ka tās ir tādas fantāzijas. Tik grezni savulaik nemaz mūsu senči nedzīvoja. Vispār patiesība ir tieši pretēja. Ar mūsdienu mākslīgā intelekta palīdzību nekādi neizdodas attēlot to, cik greznas izskatījās savulaik Skitijas zemes celtnes, kā greznojās valdnieki un cik krāšņas bija garīgās būves. Mums ir tik ilgi dzinuši galvās, grāmatās un filmās tumšo un necivilizēto Austrumeiropas mežoņu tēlu, ka pat mākslīgais intelekts nespēja pieņemt kronikās aprakstītās purpura zāles, krāšņos jumtus, smalko mākslu un izmisīgi mēģina atražot kaut ko no austrumu arhitektūras katrā attēlā. Ja kāds kaut vai apmēram vēlas iztēloties, cik krāšņas savulaik izskatījās Skitijas valdnieku armijas, var apskatīties Holivudas 60. 70. gadu filmas par seniem laikiem. Šeit šos attēlus publicēt nevaru, tos visus attēlus aizsargā autortiesības. Toties mūsdienu filmu veidotāju mēģinājumi pataisīt visu pelēku un nebaudāmu nevelti saskaras ar skaļu un pamatotu vēsturnieku kritiku, kas uzdrošinās runāt par to, kā mūsdienās mēģina piespiest nepareizi paskatīties uz mūsu vēsturi. Lai par šādām lietām runātu vairāk, es uzrakstīju grāmatu Baltikas izpostie Romu, jeb viss par to, kas ir latvieši, lai tev nākotnē nav jāmēģina atbildēt uz muļķīgām teorijām par tavas tautas izcelšanos. Tāpēc nākamajā video parunāsim par oficiālās vēstures dīvaino loģiku un par to, vai jums to vajag ticēt nepamatotām pasakām un sliktiem vēstures tulkojumiem. Un pēc tam turpināsim ar vēstures apskatiem un stāstiem, kur pārbaudīsim, kā skan patiesie vēsturisko kroniku teksti, nevis rusofilu tulkojumi, kā rada viltus vēsturi un ko par seniem baltiem stāsta kronikas, kuras mūsu vēsturnieki nezin kāpēc nemīl pieminēt.
Seno laiku vēsture ir stipri citādāka, nekā jums to mācīja skolas vēstures grāmatās.